Ir pagājušas vairāk nekā 100 dienas, kopš mēs ar Elvi esam runājuši par izvēlēm. Tāpēc šodien par izvēlēm, Elvi. Jā, šodien par izvēlēm un varbūt pat precīzāk par jumta izvēlēm. Un vairāk par šķiedrcementu. Kāpēc cilvēki izvēlās šķiedrcementu, tavuprāt? Visi materiāli, kas ir piemēroti jumtam, katram ir savi plusi un mīnusi. Un katrs tad no tiem arī balstoties izdara to savu izvēli, kāpēc tieši šķiedrcementa jumts būtu tieši tas, ko viņš vēlās savai mājai. Kādi, tavuprāt, ir tie galvenie faktori, kurus ņem vērā un izvēloties vienu vai otru jumtu? Viens no galvenajiem faktoriem ir ilgmūžība un tam, lai šis jumta segums arī kalpo tam, kam viņš ir paredzēts, lai aizsargātu māju no lietus, no saules un lai tas notiktu ilgstošā periodā, nevis tikai pāris gadus sākumā. Ir gan jau kaut kādas modes tendences arī šajā ziņā. Vismaz mana pieredze rāda, ka vismaz par jumta seguma krāsu un formu arī vairāk ir atbildīgas sievietes. Vīriešiem vairāk tomēr tā tehniskā puse un to, lai viņš tiešām kalpo un pēc tam pašam nebūtu jālien uz jumtu viņu mainīt. Kādreiz tomēr bija tāds brīdis, kad cilvēks saprata savā attīstības posmā un evolūcijā, ka būtu labi jumtam izmantot šķiedrcementu. Vispār šķiedrcements kā materiāls radās 19. gadsimta beigās Austrijā, kur tāds cilvēks kā Ludvigs Hašeks sajauca kopā asbestu ar cementu un ūdeni, izlaida caur papīra ražošanas iekārtām un uztaisīja to pirmo šķiedrcementa loksni. Tad viņu sāka likt uz fasādēm un arī pēc tam saviļņoja, lai uzlikt uz jumta. Viena šķiedrcementa loksne, šī mūsu ražojums spēja turēt 250 kg uz kvadrātmetru, bet tas ir pateicoties tam, ka viņi ir viļņoti, jo tad viņai ir lielāks laukums un viņi arī atspiegās. Tagad, kad esam noskaidrojuši, kā tas viss ir tapis, pievērsīsimies šim jumtam. Kas šeit ir? Šai mājai ir izmantotas Eternit viļņotās loksnes gotika, kuras ir maza izmēra, lai adarinātu šo te dakstiņu izskatu, un šeit ir tāda šī brīža top krāsa, kas ir grafīta krāsā. Šim materiālam, mazajām loksnītēm, viņām ir ērti strādāt, jo viņām uzreiz ir izurpts caurumi, nogriezti stūri, tā kā mums nav nekāda priekšdarba īpaši jāveic, mēs uz latojumu jau saliekam vienkārši loksnes un saskrūvējam viņu. Jā, un grafīts, tas krāsojums, kādēļ viņš ir pats populārākais? Tāpēc, ka sievietēm patīk. Nopietni? Šobrīd grafīta tonis ir topa modes tonis, un šī krāsu izvēle pa gadiem mainās. Kā ar garantijām un izturību un visu šo lietu? Viļņotajām loksnēm kalpošanas laiks ir 50 gadi. Šis ir periods, kamēr šķiedrcements turpina iegūt savu izturību. Pēc 50 gadiem viņš paliek cietāks, un viņam attiecīgi izturība krītās. Tas nenozīmē, ka viņš sabrūk, vienkārši viņš savu ciklu ir beidzis, un tad tālāk jau iet uz leju tā izturība. Šeit grafīts. Cik ilgi viņš izskatīsies pēc grafīta? Latvijā ir jumti, kuriem 15-20 gadi, nav nekāda problēma viņiem, viņi joprojām ir savā krāsā, protams, mazliet gaišāk. Ja ir baigā vēlēšanās, var arī jumtu pārkrāsot. Viļņoto lokšņu gadījumā tas tiek parasti darīts ar pūšanu. Tad tu pasūti jumtu, un tu zini, ka tu vari saņemt arī visas detaļas un salikt visas kopā, vai ne? Tā ir. Jā, protams, ir attiecīgi pieejamas visas koras, vējmalas, visi pieslēgumi. Mēs arī viņus ražojam no šķiedrcementa. Tas viss ir roku darbs. Cilvēki ar rokām iztaisa katru šo te detaļu, lai tas viss jums būtu vienots. Mēs sarēķinām arī visas detaļas pēc konkrētā jumta, kas ir vajadzīgs konkrētai mājai. Un tad mēs visu to arī komplektā piegādājam. Māri, kā piestartējās, kā piešķīlās tā ideja, ka jā, šķiedrcementa loksnes? Pirmkārt bija jau izturība materiāla. Otrkārt, lai būtu ērti salikt šo jumtu, lai viņš nebūtu smags jumts. Un kas man patīk, ka viņš ir ļoti izturīgs. Ja es uzkāpju uz loksnes virsū, es varu palēkāt par viņu un viņa nesalūzīs. Man arī patīk viņš izskats pa gabalu šim materiālam. Ja es tā paskatos, ja viņš ir pietiekami elegants, skaists un apmierināja manas gaumi, kā izstāsta šī māja kopumā. Un tāpēc tas bija tāda izvēle diezgan ātri. Es atradu viņu un izvēlēju šo materiālu. Klau, un turpinot mūsu domu par šķiedrcementa krāsošanas izaicinājumiem, kādi tie pašlaik ir industrijā? Es domāju, ka ir pienācis laiks mazliet satricināt industriju un izdomāt kādu jaunu veidu, kā loksnes nokrāsot, jo vienmēr var izdomāt kaut ko labāku un interesantāku. Atrast jaunus vektorus, jaunus apvāršņus, lai atklātu kaut ko jaunu, ir jāizkāpj ārpus kastes, un tieši to mēs šodien darīsim Juglanda Paintball parkā.
es piedāvāju smieklīgu pozu. Manuprāt, diezgan gaumīgi veidojas, tā kā hipija laikos, teikt, oriģināls roku darbs, kuru varētu novērtēt nevienu mājasaimnieci. Nu vēl labs darbiņš, kas padarīts. Un kaut ko jaunu mēs varam atrast tikai mēģinot un darot, kas mums, manuprāt, izdevās. Laikam vieta būs Luvrā, nu ja ne Luvrā, tad Rotko centrā vai kā varētu eBayā varbūt arī varianti.